Čau visiem! Kā jau mēs šajā bildē redzam, mums mākslīgā intelekta vasaras skolas ietvaros 3. jūlijā 2,5 stundu nodarbība par mākslīgā intelekta rīku izlase skolotāja un skolēna ikdienai, un šeit mums ir redzami vesela rinda rīku, kuri daži jums ir zināmi, daži mazāk zināmi. Pieņemu, ka daudziem ir zināms Google LLM piezīmju grāmata, kas vēl joprojām ir mans mīļākais rīks. Gemini un Google AI Studio, par to sīkāk runāsim. Perplexity daudz jaunas lietas. Groks līdzīgs ChatGPT, Napkins ļauj vizualizēt jebkuru domu, bet es tev kaut ko parādīšu. Es tev parādīšu, ko es tagad izdarīšu ar mākslīgā intelekta aģentu Manus. Skaties, es atveru mākslīgā intelekta aģentu Manus, un es viņam pašā sākumā pateicu, uztaisi man prezentāciju par šiem rīkiem, un vienkārši iekopēju rīku sarakstu, un vēl pateicu, ka jau vari iekļaut ekrānšāviņus ar rīka izskatu. Un ko viņš man izdarīja? Skatāmies, parādīšu soli pa solim. Aiziesim uz šeit es jums parādīšu visas darbības, ko viņš veica no paša sākuma. Tā, kur mums paliek sākums ir šeit. Un tagad skatāmies. Šis rīks pats meklēja informāciju, viņš rīkus atrada, viņš kaut ko par katru rīku uzrakstīja, viņš atkal meklēja informāciju, viņš atkal kaut kādus rīkus atrada. Tā, kāpēc man aizbrauc tik tālu? Brauc atpakaļ. Tālāk viņš man atkal meklēja rīkus, atkal kaut ko pa internetu staigāja. Principā šis ir dators, un šo viņš visu darīja pats. Tālāk viņš kaut ko tur palaida, kaut kādas programmas, kaut ko atkal mēģināja kaut kur ieiet, meklēja ekrāna šāviņus, kaut ko darīja, atkal gāja uz nākamo rīku, gāja meklēt, skatījās bildes, skatījās ekrāna šāviņus, kaut ko tur, kaut kādas komandas patstāvīgi veica, atkal meklēja nākamo rīku, meklēja attēlus un kaut ko te skatījās, tad viņš veidoja man šo te prezentācijas struktūru, kāda viņa būs, un beigās viņš man veidoja katru slaidu, un beigās, ko tad viņš man uztaisīja? Beigās es paņemu šo te slaidus, viņš man uztaisīja, lūk, šādu te gatavu prezentāciju. Skatāmies, braucam uz leju, par Google Notebook uztaisīja, par Google AI Studio, visu, ko var darīt, par Perplexity, pat ar visiem ekrāna šāviņiem. Reku pat kaut ko te taisīja tabulas, salīdzināja, par Groku uztaisīja. Arī viņš pats salīdzināja Groku ar ChatGPT,
Par nākamo rīku uztaisīja, te viņš gan neatrada ekrāna šāviņu, tas man būs pašam jāieliek. Reku viņš man skaisti apkopoja visus mākslīgā intelekta aģentus, par kuriem mēs runāsim seminārā, par dziesmu radīšanas rīku, ka viņš var veidot dziesmas dažādās stilos, pop, rock, un vēl beigās iedeva praktisks piemērus un uztaisīja prezentācijai kopsavilkumu. Un iedeva arī visu saiti uz visiem rīkiem, pie kā mēs šo prezentāciju varu lejuplādēt gan kā PowerPoint failu, gan konvertēt uz Google disku vai saglabāt savā laivā, pie kam tas vēl nav viss. Šeit viņš sagatavoja vēl man iedeva papildus failus, kurā viņš par katru rīku man vēl iedeva informāciju smalkāku. Un šeit es varu par katru rīku izlasīt un varu labāk jums sagatavot prezentāciju. Lūk, šādā veidā darbojas šie te mākslīgā intelekta aģenti. Viņi paši staigā pa internetu, viņu lien iekšā lapās, paņem visu to informāciju, ko viņam vajag, un jums sagatavo visu gatavu. Un jums tikai atliek jau paņemt visu gatavu. Vienmēr gan jāatcerās, ka visa informācija, ko mums mākslīgais intelekts iedod, ir jāpārbauda. Lūk, ar šāda veida rīkiem mēs darbosimies nākamajā nodarbībā, bet neapšaubāmi mēs apskatīsimies visus šos rīkus, kas šajā prezentācijā ir pieejami. Jautājums, vai es izmantošu šo prezentāciju, es ticamāk, ka kaut ko jau no viņas es izmantošu, bet noteikti šeit būs klāt praktiski piemēri, kā es ar šiem rīkiem varu atvieglot savus ikdienas darbus un kā šie rīki var palīdzēt skolēniem efektīvāk, ērtāk mācīties. Tā kā, ja tevi šis viss interesē, mēs ar tevi tiekamies 3. jūlijā 10. no rīta. Piesakies!